Cīnīsies par lieliskākās saimnieces titulu. Rasma Baloda gatavos kurzemnieku stilā. Savukārt Latgali pārstāvēs klajumu saimniece Ilze Stabulniece no Kaplavas pagasta. Ināra Mālkalne ir no Jelgavas novada. Bet Antra Gotlaufa ir saimniece no Cīnīsies par lieliskākās saimnieces titulu. Rasma Baloda gatavos kurzemnieku stilā. Savukārt Latgali pārstāvēs klajumu saimniece Ilze Stabulniece no Kaplavas pagasta. Ināra Mālkalne ir no Jelgavas novada. Bet Antra Gotlaufa ir saimniece no Praulienes. Kurzemi pārstāvēs arī Valda Upeniece no Nīgrandas puses. Māra Zemdega viešņas uzņems Siguldas pusē. Savā ģimenes mājā Madonas pusē saimnieko Silvija Čurkste. Viņas visas ir īstās Latviju saimnieces. Šodien ciemojamies Kaplavas pagastā pie Ilzes Stabulnieces. Viņa dzīvo tikai dažu kilometru attālumā no Latvijas-Baltkrievijas robežas. Ilze ar dzīves draugu Viktoru saimnieko zirgu sētā Klajumi, vietā ar vairāk nekā 100 gadu senu vēsturi. Par to, kāda te ir ikdiena, nedaudz vēlāk, jo šobrīd rit pēdējie brīži pirms svarīgo viešņu ierašanās. Ilze ar mazajiem palīgiem gatavo saimniecēm priekšnesumu. Jūs tagad esat zirgi. Tad lēkši arī ir smuki. Un visi kopā pa pāriem 4 soļi lēkši un kāju maiņa. Sapratāt? Rikši. Ja? Uz pirksgala vairāk. Smuki piafē. Pieņemšana soļos. Uz sānu. Pāri. Pieņemšana. Mīlestība pret zirgiem droši vien iedzimusi jau dzerot mātes pienu. Un iemantota no vecā tēva un varbūt arī vēl dziļāk sniedzas tās saknes. Varbūt es biju kādreiz indiāņu meiteni un arī dragāju kaut kur pa tūkstnešiem. Bērtiņa Lelīte, es Bērtiņu sauc par Lelīti, jā. Tu tik skaista, jā, viskaistākā. Bērta pareizi, jā, meiteni. Dzīve bez zirgiem nav iedomājama. Un tāpēc arī es esmu laimīga, es esmu šeit, manos klājumos. Interesanti, cik tad liela ir Ilzes saime, kura tad dienā uzrauga visu lielo zirgu saimniecību? Es esmu laimīga, ka saime ir liela. Mēs te dzīvojam 3 paudzēs, tā tas ir ierasts gadu gadiem, un jau drīz būs 100 gadu vēsture, ar ko es ļoti lepojos. Šeit dzīvo mana mamma, mammas brālis, kas ir dzimis 28. gadā, mammas māsiņa. Esam mēs ar Viktoru, ar manu dzīves biedru, mūsu bērniņiem. Mums ir liels prieks, kad saime paplašinās. Brauc mūsu rādi, mūsu draugi, kad dzimst kumeļi un nāk klāt arī mūsu dažādi lopiņi. Ilzei ir 2 bērni. Viņai ir zirgi. Daudz zirgi. Jā, viņa piedalījusies ļoti dažādos projektos. Viņai ir sējēja balva, kultūras mantojums, latviskais mantojums. Kroči, visa kā. Arī skolotāja viņa ir bijusi vienu brīdi. Zirgi laikam ir Ilzes lielākā kaislība. Tikai pēc tam nāk visi pārējie darbi. Vai! Zirgs sprauslo mājās gaida. Viņa pati atzīst, ka tikai dienās, kad varējusi pasēdēt zirga mugurā vai pabužināt kādu rumaku stallī, viņa jūtas pilnvērtīgi. Tādēļ došanās izjādēs, neraugoties ne uz kādiem laika apstākļiem, ir Ilzes ikdiena. Vai, tas ir tāds pozitīvisma blādiņš, kad pilnīgi gribu dzīvot. Gribu dzīvot, mīlēt, priecāties. Kamēr saimniece pēc izjādes vēl pa stalli, kaimiņš atvedis nu pat izslauktu pienu. Tas būs nepieciešams gan ēdienu pagatavošanai, gan bērniem, ko nodzerties. Jā, Jurīt! O, mēs jau tevi gaidījam! О, kā gūteņis. Neko klāpīs, visi dzīvoškoļi. Tad, Ilzei gluži tāpat kā iepriekšējām namamātēm, šodien galdā būs jāceļ 3 ēdieni. Uzkoda, galvenais ēdiens un saldais. Kā ierasts, saimnieces to vērtēs. Turklāt šodien ir tā diena, kad uzzināsim, kura no 7 saimniecēm iegūs labākās namamātes titulu un galveno balvu. Interesanti, ko tad saimnieces gaida no šīs dienas vakariņām? Noteikti kaut kas mazliet no latgaliešu
Tomēr būs. Kaut vai mūzika, jā. Kaut vai mūzika, kaut vai kaut kas tāds, ko es ļoti, ļoti gaidu. Es domāju, ka saimniece noteikti smiesies, jo mēs esam lieli kartupeļu un biespienēdāji. Mums tā sanācis, kad mums gan uzkoda, gan pamatēdienā būs kartupeļi, un pamatēdienā un saldajā būs biespiens. Bet mēs ceram, ka būs garšīgi. Uzkodā mēs gatavojam guļbešniekus. Guļbešņīki, tātad kaut kas ar kartupeli. Lika puse zaļas, puse vārītas. Nē, tu tīri tikai vārīt. Vārīt samot, es gatavoju mājās arī. Varbūt ar gaļu iekšā varētu būt pildīts tīri tāpat kā lēšiem cepelīm. Tā arī vajag teikt, kas ir cepelīni. Jā. Tā kā mēs esam tuvāk abas divas lēšu malē, tad mēs zinām, kas ir cepelīni. Tas ir savādāk. Tās jau ir kartupeļu klimpas, un tad tas ir savādāk. Šo te cepškrāsnī. Kartupeļus izvārīja un izlaidām vārītus caur gaļas mašīnu, smiltiņš un oliņa masai. Un pildīsim guļbešniekus mēs ar gaļas pildījumu, un otru būs varbūt veģetāriskais variants, kāpostiņš ar burkāniņu. Un guļbešnieki vairāk nāk no Baltkrievijas, bet viņi sauc par buļbešniekiem. Mums tas nosaukums ir pārveidojies, jo viņiem kartupelis ir buļba, un viņiem ir buļbešņiki, bet mums ir latviskotais variants guļbešnieki, tā kā gulošie kundziņi. Un lai nesajauktu, kuros kundziņos kas iekšā, Ilze izdomājusi dažādas formas. Apaļie būs ar gaļu, bet iegaranie ar kāpostiem. Kad esam tikuši galā ar pildījumu, guļbašnieki vēl jāapcepj uz pannas. Uzkoda jau cepas, un tas nozīmē, ka arī viešņas ir kaut kur tuvumā. Un kā jau parasti ar dziesmām un smiekliem. Tā? Vai kādi smukulīši, man pašai ļoti patīk. Taču kas tās būtu par viesībām latgaliešu stilā, ja nedaudz un dažādas uzkodas, kuru nemaz oficiālajā ēdienu kartē nav? Te gluži kā pēc burvju mājienu uzrodas našķi ar žāvētu gaļiņu un marinētiem gurķīšiem. Tos Ilze ņems līdzi uz stalli, ko sākumā apmeklēs saimnieces. Tomēr izskatās, ka saimnieces gaida vēl kāds zirdzisks pārsteigums. Bet nu gan, dodamies pretī viešņām, jo dāmas pavisam drīz būs klāt. Duksim aste pa kreisi. Kāda mums te diža Pārvērtusies. Kaida viņam pārzavērtusies, kā lapsiņa. Skaties, kāds kažu. Pārvērtusies. Šitas nav pārvērtība šo. Tas ir gala punkts. Mēs tagad uz nedēļu, mīļa. Labi, jo tālāk jau ceļa nav. Jo tālāk Latvija beidzas. Jūs bijāt Latgalē labajā krastā, un tagad jūs esat Sēlijā. Kur Viktoriņš? Viktoriņam darbs mājās gatavo. Bet iedvesmai es gribu, lai jūs atstājat savas skaistās pēdas šajā Kaplavas zemē un ar savu enerģiju šeit Daugavas lokos. Un tad iesim kopā. Dabas parks Daugavas loki atrodas Augšdaugavas sirdī. Un te mūsu māte, mūsu mīļā Daugaviņa, met 8 lokus. Cik lielā garumā tie 8 loki? Apmēram 40 km garumā. Kas tad tas? Oi, cik Tas ir Viktors, un izskatās, ka saimniecēm būs sarūpēta pavisam smalka vizināšanās. Veikli, meitenes, veikli. Vau, Ilze bija tā tāda viltīgā lapsa. Viņa jau neteica, kas notiks. Viņa tā sagaida un ka būs jāiet ar kājām. Un tā stūri pēkšņi parādās kariete. Un Viktors ar 2 zirgiem un karieti visā savā godībā. Ar karieti nebija gadījies braukt. Cik smuki meitenes! Vai, Viktoriņ! Viktor, šitāds transports! Kalni lejas, tas nav kā zemgalē līdzenums vien. Что змея? Чисто латвийски. Nevajag. Izklausījās labi. Un tās citas Antriņa un Prīs, viņa teica, ka
Varēja domāt, ka tāds rāgaus vai ko, bet tas bija super. Tas bija pilnīgi saprot, tas bija tā kā sapnī. Priekšā. Kā sanāks? Kas palicis sanāks? Kā sanāks? Protams. Ot jau mani vada arī spēlē. Jā! Un te mēs esam te visi mani putniņi, viņi mani bērniņi. Kurš kuram vēl tur, un man ir māsiņas, un manu māsu bērniņi, un tā, bet viņi arī mums te piedalīsies. Nauris, Reinis, Markus, Emils, Aleksis, Karlīna. Viņa tā mīļi saka, mani putniņi. Un tas stāsts ir tāds, ka viņus jau no mazām dienām viņi te ir uzauguši, un viņi ir saraduši ar zirdziņiem. Viņi visu zina, kas te ir darāms. Ienāksim mūsu zirgu stallī, kur ir mūsu arī ģimenes locekļi, mūsu draugi un mūsu maizītes pelnītāji. Mēs gribam tādu nelielu ekskursiju. Un šis ir tāds īstsapņotais sapnis, īstenotais sapnis. Kādreiz man viens bija tāds arī puisis te Kaplavā. Viņš Krievis teica, noslīgsi savos zirgu sūdos. Bet es ticēju, kad, ja patīk un ja ļoti gribas, tad pieliekot visas pūles, var to sasniegt. Man jau liekas tā, tu to saki, paldies, tu jau saki, ka tie teici, ka tu zirgu sūdos, lai tu noslīgtu, lai būtu vairāk zirgu sūdu, jo tas ir zelts. Lai tev vairāk ir tā zelta. Zin, kā mēs iztaisījām teicienu, kārtīgam saimniekam sava vieta nav pie vienas vietas. Jā. Tev pa tiem sūdiem kāpt augšup. Oi, sūdi ir zelts. Te jūs varat redzēt arī visādas vēstures bildes. Mūsu zirdziņi, viņi piedalās arī šovos. Ne tikai šeit Daugavas lokos vizinām cilvēkus. Tas, kad jājam, jūs redzējāt, ratos jūdzam, arī kamanās jūdzam. Zirdziņi mūsu arī ir dakteri. Ir vairāki zirgi ir certificēti reiterapijai, kas ir rehabilitācija zirga mugurā. Tur bija katram zirgam bilde ar vārdu. Tas bija ļoti tā interesanti. Iespēja bija lielos staļos arī, bet tieši, ka katram zirgam ir savu bildi un vārds apakšā un arī dažādi, protams, izklaides pasākumu atspoguļot. Tā bija ļoti patīkama zāle. Un tur bija īstā vieta visam tam mazai uzkodiņai un šmakociņai. Turpinājumā skatieties, kādas dejas saimnieces sarīkos turpat zirgu stallī. Kādu vēl zirgu pārsteigumu būs sarīkojusi Ilze? Un kura no saimniecēm šodien iegūs uzvarētājas titulu un galveno balvu? Septiņas saimnieces no visas Latvijas, Latgales, Kurzemes, Zemgales un Vidzemes, gatavojot krāšņas maltītes, sacentīsies par lieliskākās saimnieces titulu. Rasma Balode gatavos kurzemnieku stilā. Savukārt Latgali pārstāvēs klajumu saimniece Ilze Stabulniece no Kaplavas pagasta. Ināra Mālkalne ir no Jelgavas novada. Bet Antra Gotlaufa ir saimniece no Praulienes. Kurzemi pārstāvēs arī Valda Upeniece no Nīgrandas puses. Māra Zemdega viešņas uzņems Siguldas pusē. Savā ģimenes mājā Madonas pusē saimnieko Silvija Čurkste. Viņas visas ir īstās Latviju saimnieces.
Šodien liela diena. Šodien notiek īsto Latviju saimnieču šīs sezonas pēdējās vakariņas. Esam pavisam tālā Latvijas nostūrī Kaplavā, lai gan vārdu nostūris šajā gadījumā nemaz negribas teikt. Mūs uzņem Ilze Stabulniece, zirgu sētas klajumi īpašniece un viena no aktīvākajām Kaplavas pagasta sievām. Saimnieces esam atstājuši zirgu stallī, mielojoties ar Ilzes sagatavotajām nelielajām uzkodām un latgaliešu tradicionālo šmakovciņu. Tikmēr palūkosimies, ko Ilze Stabulniece, jeb zirgu Ilze, dara ikdienā. Daļa Ilzes ikdienas paiet šeit, birojā, pie datora strādājot ar diezgan lieliem starpvalstu projektiem. Ar to palīdzību, ar Eiropas naudu un lielā mērā arī ar Ilzes idejām tiek stiprināts turisms gan Latgalē, gan dibinātas un veidotas labas tautu kaimiņu attiecības. Man šī attīstības projektu karjera ir sākusies tieši ar to, kad es esmu rēķinājusies vienmēr ar kaimiņu. Un projekti ir bijuši tikai pārobežu līmenī. Un es domāju, ka vai es spētu tagad uzrakstīt kādu tikai nacionāls nozīmes projektu, jo es visu laiku domāju par kaimiņu valsti, domāju par Lietuvu, par Baltkrieviju, arī Krieviju un Igauniju, par mūsu attiecībām un kā mēs draudzīgi dzīvojot varam attīstīt pierobežu. Taču Ilzei ir vēl kāds kantoris, kurā arī dienas laikā deguns jāparāda. Te Latgales kulinārā mantojuma birojā Ilze sarunājusi randiņu ar saviem puikām, kuri pēc skolas te šad tad mammu sagaida, kā arī nolikusi tikšanos ar biroja vadītāju nākotnes ideju apspriešanai. No pirmdienas līdz piekdienai es staigāju tādās augstpapēžu kurpēs un lietišķos kostīmos. Kā Viktors saka, kā ģenerālis skraida semināriem un konferencēm pa priekšu un izdejo pirmās dejas ar augstākajiem viesiem, ar konsuliem un ar vēstniekiem. Bet atgriežoties mājās, atkal ir tā pati īstā zirgu Ilze. Pirms atgriešanās mājās vēl kāda svarīga lieta. Tā mums bija cirvis, es neaizmirsu sarakstu paņemt līdzi. Jātiek pie jauna cirvja, jo vecajam kaut kas noticis. Zinu, ko vai vajag mums tos makaronus, kā viņus sauc tos baltos, ar ko pieskrūvē pie sienas, lai gleznas var uzkārt. Jūs palīdzēsiet man? Tas ir tādi balti makaroni, ko ir Eģipsijas krūvē. Kaut kur bija. Lai viņi šeit. Jā. Mēs paņemsim kādus 15 gabaliņus. Ir metāla vai plasmas? Plasmasas ir Eģipsija, jā. Un tos skrūvītes. Cirvi, jūs atradāt jau, kur cirvis? Cirvi kaut kur lielie šeit, man liekas, bija. Kur šeit ir labs cirvis. Tas labs cirvis vai prasīt vīriešiem? Tas ar šo malku var cirst? Nē, šo malku necirtīs. Necirtīs, ja? Kurš malkai labāks ir? Un izrādās, ka Ilzei nav problēmu ne santehnikas piederumus iegādāties, ne cirvi saimniecības veikalā izvēlēties. Un ja vēl līdzi ir 2 puikas, nākamie saimnieki, tad vispār viss iet kā pa sviestu. Durvis, lai paturi, lai es varu iziet. Tā nu sapirkusies makaronus, ko Eģipsijas krūvē, cirvi un vēl daudz dažādu saimniecībā derīgu lietu. Ilze ar puikām dodas tālāk, bet vēl negluži uz māju. Vēl Ilzei metāla apstrādes darbnīcā jāpasūta jauni dekori. Galu galā turisma sezona vairs nav aiz kalniem, un klajumos visam jābūt smuki, ar zirgu attēliem. Tādēļ skaidrs, kas metāla meistaram būs jātaisa. Tausaklīšus, ko tu gribi. Un arī tā kā tukšu zirgu, piemēram, tur viņš nav pilns, bet viņu tā kā no mazām detaļiņām, ja? Viss padarīts, un Ilze ar puikām ir ceļā uz mājām. Tagad braucam pāri Likteņupai un šķērsojot Daugavu, mēs no Latgales pārbraucam uz Sēliju. Ja 94. gadā nebūtu uzbūvēts tilts, tad te mēs Kaplavā būtu Dieva aizmirsts stūris. Un tagad te sākas mūsu Daugavas loki. Ir ļoti labi, kad ar likumu tiek aizsargāti meži un šīs ainavas. Es esmu pārliecināta, ka mana enerģija nāk no
no šīs zemes, kur es dzīvoju, nāk no senčiem un arī no manas ģimenes. Un Krāslavā ir ļoti daudz labu, darbīgu, atsaucīgu ļaužu, ar kuriem mēs kopā šīs lietas darām. Diezgan bieži Ilze izmanto iespēju un pa ceļam piestāja pie Daugavas, lai vienkārši paskatītos un pabaudītu. Turklāt to var darīt jebkādos laika apstākļos. Šī puse ir tā vieta, kura man ir ļoti vajadzīga, un man tā liekas, ka tai vietai esmu vajadzīga arī es. Un tas ir visas dzīvības pamatā, manas dzīves pamatā. No šejienes man varētu tikai ar vāru aizvest, un es zinu, ka es šo zemi nekad nepametīšu. Ir kāds kreņķīts, kāda bēdiņa vai priecīgs brīdis, tad var nākt pie Daugavas un stāstīt. Daugava vai nu veldzē, vai nu atbalsta priekos un dot iedvesmu rītdienai. Puisīši, nākat uz mašīnu! Brauksim mājās, pietiek jau! Esam klajumos. Bērni ir nosūtīti gatavot mājas darbus, bet Ilzei ar Viktoru jāpadara viss steidzamākais darbs. Jāsamarināja medījuma gaļa galvenajam ēdienam, un te nu vadības groži nonāk Viktora rokās. Tā medījuma gaļai viņai arī tās plēvītes ir meža gaļai ar to. To jānoņem, lai nav sīksts vēlāk. Tas tāds īstenībā arī ir darba ietilpīgākais process. Viktors pats medī, un tad arī tiešām zināmas izcelsmes arī alnītis vietējais Daugavas loku. Un es zinu ļoti labu ticējumu, ja vīrietis piedalās pie ēdienu gatavošanas, tad vienmēr iznāk garšīgi. Vīrietim jau nevar sanākt negaršīgi. Es konsultējos gandrīz jebkurā ēdienu gatavošanā ar Viktoru. Viņam ļoti laba atmiņa, viņš pārzina garšvielas un arī ir laba garšas izjūta. Ja kura darba es tevi nepielaižu, tā ir desu taisīšana, vai ne? No, tur jā. Tur mans darbs ir tikai stūķēt. Viņš tik stūķē, es tikai līdzinu. Viņš tik stūķē, es tik līdzinu. Uzreiz jūtams nedaudz meža aroms. Nav nekā labāka par svaigi visu kāpātu. Šitam Ilzītu arī droši pārtraukšķīt to visu. Tātad bļodā ir aļņa fileja, kurai pievienoti dažādi pipari un arī ķiploks. Un tad pats interesantākais. Viena no marinādes sastāvdaļām būs vermuts. Principā var jau marinēt tikai vermutā, bet te viņam tāda drusku salkana tā garša, un tāpēc piešauju klāt vēl sarkanvīnu viņam. Var uzreiz pats pamēģināt. Kā garšo. Tad gaļu bagātīgi pārlej ar abiem alkoholiskajiem dzērieniem un pievieno sīpolus. Medījuma ēdiens neiztiek bez timjāna un rozmarīna. Timjāna, jā, droši. Tā lai ir. Viņš arī stāvot to diennakti atdos savu nepieciešamo garšu, rozmarīnu. To gan var nekautrējoties likt. Viņš nekad nekam nebūs par skādi. Un, protams, iemetam vēl dzērvenes. Tā. Izskatās pat daļi. Ja atceraties, saimnieces atstājām Ilzes zirgu stallī, mielojoties ar uzkodām un šmakauciņu. Bet nu laiks priekšnesumam, kura mēģinājumu redzējām raidījuma sākumā. Bērniņu bija žēl. Nabagiem tā iemācīti zirgu soļi un visiem reizē, baidīja. Tāda apmācība ir bijusi, varēja redzēt. Vai Dievu cilvēkiem. Labi, bet izdevās jau labi. Ja domāju, kad mums ar zirgiem rādīs tos soļus, bet
Es domāju, vai tiešām tika ir iemācīta un tā, nē, bet bērniņi, tas arī tā jauki, ka vismaz tā. Jā, un tad jau lika mums pašām arī visu to darīt. Kā paustu neparauj. Bet mums pašām būs jāiejādās, to es tā īsti nebiju gaidījusi. Bet labi bija. Tagad es arī zināšu, ko tur kas nozīmē. Es domāju, es tikai baletā zinu. Tagad es arī zinu, ka baletā zinošu. Es tā kā lecu. Brunči bija aptīti ap ausīm un lecu to zirgu soļus. Ko vajag, to darīs. Lekšiem līdz galam. Talantīgas ķēves esam. Talantīgas ķēves. Mums var sūtīt uz olimpiādi. Jā, uz tādu, uzreiz uz izrādi. Uzreiz performances gatava. Fantastiski, ka te pāris kilometrus no Latvijas robežas var kaut ko tādu darīt. Viņi ir bezgala lepni ar saviem zirgiem. Viņi ir mīlēti, loloti. Varēja redzēt, ka dzīvnieki uztraucas, bet viņiem te klājas bezgala labi. Saburzīsies man aube! Es neko tādu izdarīt. Lietošanu. Mēs vērījām bajārienes. Labi, oi, sīri. Es pie jauna puiša kučeri tikāci. Oi, kuglauni. Ai, brīvi pavasari. Drīz jau nāk. Nāks, jā. Vēl mēnesis. Smuki jau izskatās. Mums laišu zirgs vilka. Un kas mums pa kučieri bija visstaltākais, vissaldākais, viskaistākais visā apriņķi? Ai! Svecirkām ar viņu, Ātrums bija pamatīgs, un tā kā palaida pa to lauku uz sacensību, tad tas bija īsti sportisks azarts. Oi, breinīgi. Turpinājumā skatieties. Tā gribās ēst. Tā kā būtu pati ragavas vilkas. Kā garšos guļbašnieki un citi šīs dienas smalkie un mazāk smalkie ēdieni. Jums jau kaut lapsu nomedīt. Jā, derētu. Uz apbalvošanas ceremoniju ieradīsies iepriekšējās sezonas īstās Latviju saimnieces. Uzzināsim, kura no saimniecēm iegūs uzvarētājas titulu. Gaida, tā kā rezultātā. Septiņas saimnieces no visas Latvijas, Latgales, Kurzemes, Zemgales un Vidzemes, gatavojot krāšņas maltītes, sacentīsies par lieliskākās saimnieces titulu. Rasma Balode gatavos kurzemnieku stilā. Savukārt Latgali pārstāvēs klajumu saimniece Ilze Stabulniece no Kaplavas pagasta. Ināra Mālkalne ir no Jelgavas novada. Bet Antra Gotlaufa ir saimniece no Praulienes.
Kurzemi pārstāvēs arī Valda upeniece no Nīgrandas puses. Māra Zemdega viešņas uzņems Siguldas pusē. Savā ģimenes mājā Madonas pusē saimnieko Silvija Čurkste. Viņas visas ir īstās Latviju saimnieces. Šodien esam Kaplavas pagastā, zirgu saimniecībā Klajumi pie Ilzes Stabulnieces. Viņa saimnieces jau izdancinājusi zirgu stallī un, kā manās, atvizinājusi līdz mājai, kur būs šā vakara galvenais pasākums – mielasts. Nu, kuru ņemsi pirmo? Visas raizī. Kas tad tas? Tas nav saimnieks. Prunčiem vai pēc aubēm? Pēc visa ko kūpsumā. Nocit iekšā. Ai, nu redzēsim, laika gaitā. Es tā pirmā. Nu, māli. Tieši grozoties ir vienmēr pašai gadījās. Mājas saimnieces sagaida kāds latgales keramiķis, kurš katrai dāmai sagatavojas nevienu svilpaunieku līdzņemšanai, bet arī kādu rokdarbu, kas būs jāpaveic tūlīt, vēl pirms saimnieces tiks aicinātas pie galda. Tagad jums katrai būs savs zirgs, būs par ko rūpētīs, bet vajadzētu zirgam saimnieku uztaisīt. Es jums izdalīšu māla pitiņā. Vispār jūs varat... Kas jau jātaisa? Taisiesim cilvieceņu. Puisēti. Ja gribaties parādīt, cik man garacīska. Oi, pagadi, man te mālu nedatiks. Ruļļi, garoku. Nada tiks. Mums bija uztaisīti zirgi no māla, un mēs darinājām jātniekus, kā katrs gribēja. Kurš ar garām kājām, kurš līdzīgāk saimniekam, kurš līdzīgāk saimniece, kurš gudrāk. Tā man lielāku galvu, tur bija izpausme uz visām pusēm. Ļoti interesanti informācija. Gāju mālu mešu kuleite, nozabēju garos gāju mālu mešu kuleite. Ai, 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 ralala, mālu mešu kuleite. Ai, 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 ralala, mālu mešu kuleite. Atsasādu uz cameļu, taiso mazu cilvēceļu. Atsasādu uz cameļu, taiso mazu cilvēceļu. Ai, 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 ralala, taiso mazu cilvēceļu. Ai, 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 ralala, taiso mazu cilvēceļu. Es jau tā kā mēģināju to Ilzes dzīves biedru atveidot mālā, bet viņš sasodīts ir tik garš, ka man tas cilvēciņš tā negribēja turēties uz tā zirga. Garam cilvēkam uz tā zirga nemaz tik viegli nav noturēties. Tur man vēl jāizpēta, kā tur ir. Vai esam kopā, atbrauca kopā, grupu darbs tagad. Jau visu esat padarījuši. Cik es varēju jūs sabadināt, tik varēju. Bet tomēr jau tagad pēc tādām aktivitātēm un jautrības es aicinu jūs pie galda. Paldies. Un kā jau mēs zinām, tad uz skodā šodien ir Klajumu guļbešnieki ar zaļo krējumu. Kā guļbešnieki tappa, to mēs redzējām redzējuma sākumā. Tagad pirms pasniegšanas tie tika uzsildīti un sakārtoti uz šķīviem. Pa vienam gaļas un pa vienam kāpostu guļbešniekam katrai no saimniecēm. Un nu jau tie ir gatavi pasniegšanai. Veseli ēdaši. Brēļnieki. Kā viņu tik mazo tādu pildījumu var izcēt? Tādu pirmo reizi, un man ļoti garšoja, mērķis bija klāt tā, kā vajadzēja. Tur vēl bija odziņas iekšā, un noformēts viss bija vienkārši lieliski. Ar kāpostiem un tādā plānā apvelciņā. Un tie kartupeļi tak nav nemaz zaļi bijuši. Bet tagad, mīļie draugi, Ināras viedoklis. Viņa nevien šeit, bet vispār dzīvē saka, ko domā. Tas var patikt un var nepatikt, bet tāda nu tā Ināra ir. Viņus taisa savādāk nekā mūsu pusē taisa. Es saprotu, ka šeit taisa no vārītiem kartupeļiem. Mums viņus taisa pusi uz pusi, lešu pusē cepeliņus to saucamos. Katrā reģionā un katrā vietā taisa visu daudz savādāk. Vienkāršīgi. Tādi mazi izmēri viņai tikai padaušies tie guļbešņiki šai reizē, bet tā bija uzkoda. Tā gribās ēst. Tā kā būtu pati ragavas vilpas. Man tikai šīgi nesanāk. Silvija visa vainieta izvizina ar zirgu, pēc tam cirvja kā tu vari apēst, man liekas. Sapratu, šis bija tas mazais variants, gluži vienkārši, lai var apēst. Bet tas bija tā gaumīgi noformēts un viņi tiešām bija garšīgi. Man garšo.
Ne man skābu kāpostu garšo speķiraušos, ne man arī tādās lietās skābu kāpostu patīk. Tas ir mans subjektīvais. Tā, es viņu apēdu, jā, bet es neteikšu, ka viņš man garšoja. Ar gaļu, jā, tas ir pavisam kaut kas cits. Arī tik labi. Meitenes, es gribēšu vēl. Ļoti gribējās ēst, beidzot nepēdāmies pīrāgus un varēja izbaudīt kārtīgu uzkodu, visu kā saimniece vēlējusies. Šķīvi visām tukši un laiks vakar pirmajam vērtējumam. Vairs neatkārtošos, cik katra saimniece var ielikt par uzkodu. Cik ieliks, tik ieliks, un tas, cik ieliks, paliks viņas noslēpums. Savukārt, jau pavisam drīz raidījuma noslēgumā uzzināsim, kura būs uzvarējusi šīs sezonas īstajās Latvijas saimniecēs un iegūs galveno balvu lepno Philips kafijas automātu. Vērtējuma savācēja loma šodien Viktoram. Kādas tev tur skaistā traukā liekams. Paldies. Super. Jūtu atzīmes lielas, ciba smaga paliek jau. Ilze katrai saimniecei kā galda karti bija sagatavojusi kastīti ar dāvaniņu iekšā. Man zirgs žāvājas, tad tas uz laiku māja. Ja zirgs uz ceļas trauslā, tad to kučieri kāds gaida mājās. Ja tu redzi raibu zirgu, tad vēli sev laimes, jo tā piepildīsies. Un tas nāk no Palsmanas. Man bija tāds ērgļu puses teiciens pierakstīts, tā ka Ilze bija arī padomājusi, acīm redzot, katrai no mums tieši tās puses pierakstītu kādu teicienu. Un tagad laiks galvenajam ēdienam, par kuru ir īpašs stāsts arī saimniekam Viktoram. Pamatēdienas mums saucas Alņa riests Daugavas lokos. Ļoti daudz variantu, kā viņu medīt, bet mēs izmantojam šeit Daugavas lokos vienu tādu interesantu metodi. Atrod divus masīvus kokus, stipri lielus, uzcit kārti. Apmēram alņa acu augstumā. Ja? Tad riesta laikā es gerbju ādu pelēku un staigāju un tēloju govi baigo pa to purvu. Kā es māku, tā es iztaisos, ja, tur pakratu tā drusku, šitā. Un tad, ko dara trakais tēviņš? Protams, viņam jāpatīkas tā dāmīte, kas ir manā izskatā. Es mūku, viņš skrien man pakaļ. Protams, es mēģinu trāpīt ap tiem divu kokiem, kur ir tā kārts. Skrien, paukš pa pauri. Tup. Zinies, es bieži domāju par to, kā būtu, ja es nepaspētu. Pagaidām es esmu paspējis aizmukt, ja es jutīšu, ka es nevaru paspēt aizmukt, tad droši vien manā vietā ies kāds jaunāks viņu vilināt. Pēc šāda krāšņa stāsta lūk arī pats ēdiens. Aļņa riests Daugavas lokos. Ja atminaties, pirms diennakts Viktors ar Ilzi aļņa gaļu gruntīgi samarinēja. Tā tiek kārtota māla pūdiņos, kuri iesmērēti ar sviestu. Kad es domāju, tā bagātīgāk lietas. Pamats jau tas gaļa. Pa virsu gaļai tiek likti dažādi lauku labumi – burkāni, sīpoli un kartupeļi. Gaļa tvaikos, burkānu sautēs mums. Kad sastāvdaļas saliktas podiņā, pa virsu tiek uzlikta arī bieza skābā krējuma kārta. Tagad liksim krāsnī cept 3 stundas. Un podiņas liksim nesakarsētā krāsnī, lai tie neieplaisā. Paskaties, cik breinīgi. Jā, šeit būs. Un, protams, jums jau zināmais keramiķis Valdis Pauliņš ir darinājis šos draudus. Cik jauki, paldies. Mūsu skolotājs. Viņš jums tev tad patās kaimiņus dzīvās? Ļoti dzīvenīgs tas podiņš vēl par šļūkātu kārtu. Puķis paņem. Un parasti mēs nevis liekam, bet kraujam klāt, lūdzu, biespienu. Nevienai nebija bijis tāds podiņš melns Latgalē pie šīm sienām. Viss vietā atkal tur bija klāt biespiens, nekad nebija likusi podiņā biespienu. Bet, ja Ilzīte tā pasniedz, es arī ieliku tieši podiņā, viens otru netraucēju. Domāju, ka es drošdāmām var piedāvāt arī. Protams, ka tā ir tradicionālā šmakauka. Pirmo vajag to uz ozola mizām, ja tomēr tur ir ozolā, ir spēks. Veselībā. Priekā. Ozolu šņabis un... Ai, kāds tas otrs bija, bet es tik līdz tam ozolu šņabim. Ar to jau bija gana.
Ja medījuma pēc ir mazliet tāda piegaša. Nav. Meža cūkai tikai. Nav. Pagaidi, nomērcē kārtīgi un samarinājumu viss kārtībā. Nav. Redzi, ir dažādi viedokļi izrādās. Īpašo garšu dod arī tas, tā, Latgales keramika. Viņš gatavots podiņā. Bet ja viņš būtu uz balta šķīvja, tas nebūtu tas, bet viņš ir te tā keramika podiņam. Tas ir tas īpašais, man liekas. Tas kuram? Katrai lietai sava vieta. Uz 100 punktiem es tev nepiekstīšu. Tas ir mans subjektīvais, kad man nepatīk tumši trauki uz galda. Man nepatīk. Tas ir mans. Bet, visā tajā, jauki. Tas ir kā tā vieta, tas stāsts, tā kompānija. Galvenais jau, kas viņu nomedīja? Viktors! Viktora medījums. Par to jau tas, ka tas Viktors nomedīja. Jā, it sevišķi mums ar tevi. Jo viņš bija mūsu kučies. Tā, tad jums jau kaut lapsu nomedīja. Jā, derētu. Tas jūsu teiktu, cik garšīga, vai ne? Visu vilnu norauta. Salda mēle visos laikos kapitāls. Ināriņ, saki, kā tev? Tikai man tā garšviela, tā rozmarīns. Es to rozmarīnu lieku marinētam sieram klāt. Citu viņu var žīt. Oi, šito izrakstiet tādā. Citu viņu daudz ēdīs. Ekscelents, tas medījuma gaļa bija ļoti, ļoti, ļoti. Es vienmēr deklarēju, ka es esmu no mednieku dzimtas. Un es ar medījumu gaļu esmu izaugusi. Tas man nav nekas svešs, un medījums man vienkārši atbruņo. Jācer, ka arī pārējās dāmas medījums atbruņo. Un tādēļ laiks šī vakara otrajam vērtējumam. Lai atzīmes labākas, lai iet viena īsta latviešu dziesma viešņām par godu. Šādas mazliet nostalģiskas noskaņas, kas vēstīja par to, ka drīz gaidāms finišs, jūsu uzmanībai vakara pēdējais ēdiens – deserts ar nosaukumu zirgāboli meža ogu purvā. Tagad mēs ņemsim āboliem ārā serdi. Es to daru ļoti profesionāli. Viens. Un ārā. Un jo neregulārāka forma, jo labāk sanāk, labāka garša. Āboli tiks pildīti ar šajā sezonā tik ļoti iecienīto biespienu. Biespienu caur sietiņu. Jā, bet labāk tomēr, ka tu pats tur, tāpēc, ka man baigi ilgi tas process būtu. Tu jau stipris. Kā nu ne? Biespienām pievieno putu krējumu, vēl jāliek klāt cukurs, vaniļas cukurs un arī nedaudz kartupeļu cietes. Cukura daudzums atkarīgs gan no gaumes, gan ābolu skābuma pakāpes. Tā pildām līdz apakšai, ja? Liksim cepškrāsnī cepties un pasniegsim, tagad ir sniegs, tātad purvā. Ar pūderu cukuru? Purvā, jā. Īpašais deserta noslēpums ir tāds, ka pēc izcepšanas ābols tiek ievietots saldētavā, lai sasalst. Un tad kādu stundu pirms pasniegšanas izņemts ārā. Mēs domājam, kā lai jūs pārsteidz. Un, zināt, mums tā sanāca, ka salasījām ābolus. Un kādi sasaluši ir, tādi viņi mums arī izskatās. Mazlietiņ sniega, mazlietiņ prieka, mazliet no kaplavas purviem un rodzupuķu vainagā vēl. Ēdamas. Ja, jūs varat pagaršot. Jūs katra pa vienai reizei devāt biespienu. Bet mēs kā lieli kartupeļēdāji divreiz kartupeļus un kā lieli biespienēdāji divreiz biespienu. Mūsu tradicionālie piena produkti. Tā skaisti, ka nezinu, kuras puses tagad sāk. Paldies. Ko viņš tāds ciets te ir? Kā sasaldēts taču bija. Ar to ābolu tur vispār, ja tā jāsaka, īsti gudrs nevarēja tikt. Man šķiet, ka viņš bija izcepts un pēc tam sasaldēts un tad pamazām atlaidās, bet varbūt es kļūdos. Tur jau mums vēl tagad tā intriga jānoskatās, kā viņš bija gatavots, jo mums neatklāja. Ja domāju, zirgābols ēdu pirmoreiz. Un sārtus. Bet tev vēl mīļā viss priekšā. Ābols bija ļoti interesants ar citu. Citas jau teica, ka nevar saprast, kā viņš ir taisīts, bet viņš bija tiešām labs. Rodzupuķis meitenes, ja kas ir redzes uzlabošanai. Nopietni?
Nopietni. Man māšu īpaši kopā ar Melenē. Varbūt, kad es tur būtu kaut ko savādāku darījusi, bet tas bija viņas tā, kā viņa bija domājusi, kā viņa bija to iecerējusi. Nekas jau nav slikts, viss ir ēdams un patīk, nepatīk, tas jau ir tāds jēdziens. Pavisam drīz arī uzzināsim, pie kuras no saimniecēm šajā sezonā dāmām paticis un garšojis vislabāk. Vēl tikai jāsaliek atzīmes par saldo un jānovērtē arī Ilzes viesību atmosfēra un galda klājums. Un tad būs laiks uzzināt ne tikai šī vakara namamātes vērtējumu, bet arī kura no 7 bijusi pati veiksmīgākā. Viņa bija īsta namamāte, es tā gribētu teikt. Man tas patika, kā viņa runāja, kā viņa vadīja. Neizskatījās tik nobijusies, kā es savu brīdi jutos. Man likās, ka Ilze ļoti vadīja situāciju. Viņas visas ir pelnījušas uzvaru. Viņas pilnīgi visi centušās un jebkura ir darījusi, ir savu novadu slavinājusi, ir savu pusi. Tas ir ļoti milzīgs darbs, un tad nebūs nekāda aizvainojuma, jo, ja uzvarēs no tām 6 jebkura, jo tās atzīmes, tās ir subjektīvas, viņas nav objektīvas. Tas, kas ir līdz atzīmes, ja viņš ir līdz pēc sirdsapziņas, tad viņas sirdsapziņa tīra. Tūlīt noskaidrosim, kura no saimniecēm plūks uzvaras laurus. Bet kā bez vienas sirsnīgas dziesmas, vai ne? Mēs esam ļoti priecīgas, ieradušās Latgalē, gaidījušas šo dienu ļoti un priecīgas jūs sveicināt. Skaistas, visas smaidīgas, bet droši vien gaidat to galveno rezultātu. Kura tā labākā? Jums. Vai viņas grib zināt vispār? Vai tad tas ir svarīgi vispār? Galvenais jau būt draudzīgām. Mums tas galīgi nebija svarīgi. Mums galīgi nebija. Vai jūs bijāt draudzīgas? Bet man tomēr ir jāpasaka. Tad es tagad esmu tai godpilnajā notikumā tikusi pie vārda, lai jums paziņotu. Tradīcijas nemainās un uzvarēs ir beidzamā saimniece Ilze! Tikai par 2 punktiem apsteidzot pagājušajā nedēļā par līderi kļuvušo Antru, Ilze Stabulniece ieņēmusi godpilno 1. vietu, par savām vakariņām nopelnot 499 punktus. Par to Ilze saņem galveno balvu
lielisku Philips kafijas automātu. Un, mīļās saimniecītes, jums ir vēl vieni sveicēji no Ievas mājas. Labvakar! Mums dāvanas būs visām saimniecēm. Ievas māja varēs lasīt līdz pat gada beigām. 3 gadus lasu, ir vērts. Un tātad, kas nu ir tā mūsu Ievas mājas uzvarētāji? Mēs piegājām ļoti matemātiski un ļoti subjektīvi. Mums prieks, ka vairāk kā puse no jums ir bijusi Ievas mājā ar saviem padomiem, bet ir viena saimniece, kas ir bijusi 3 reiz Ievas mājā ar dažādiem padomiem. Māra? Es tikai vienreiz. Tu tev aizredzējies. Paldies.